ain't no gunshots, but they getting low, 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 low. Labdienas! Šodien es spēlēšu SAMPLV. Kā jau jūs redzat, es esmu atkal savā mazajā profilā, un man šodienas vienīgais uzdevums ir sakrāt dažus tūkstošus eirikus. Saprotiet, man tikai kabatā silpo vējš. Un tātad dodamies pie rollera, jo man vajag mopēdu, ar kur es varētu aizbraukt līdz pat karjerām. Kā jūs redzējāt, šitas ten darbs, opā barjeras uzlikts. Kas nu notiek? Wow! Jāspiež H būrs, lai tikt ārā? Un iekšā tas bišķi jocīgi. To nevajadzēja, bet labi. Jā, nu kā jūs redzat, es braukšu uz karjerām. Autobus darbs man galīgi nepatīk. Ļoti neinteresanti. Kaut kāds viesspēdīgais. Labāk es braucu ar šito braucamrīku, rollerīti. Tātad tiksimies, kad es būšu pār pie karečām. Tātad es atpakaļ pie karjerām. Esmu klāt, ka nevis apakaļ, saprotiet, klāt, jā. Brauc lejā pa šito stāvo kalnu rollerīti un domāju, ko es domāju, es nedomāju, es esmu izlēms, ka es pelnīšu naudu. Un es braucu lejā, un tad būšu klāt. Par ātri, nolec, negribēju tā. Uzlabāšu šau. Tā neliec šeit. Nu, es esmu strādnieks. O, kas tas ir krasīvie skinu. Nu, labi, lecam iekšā kādā braucamajā. Vajadzētu bišķi nopelnīt naudu. Kā priekšā. Braucam taisni šeit virsū. Brauksim mēs augšā tur, kaut kur augšā. Un mēs tūlīt nodosim šito par smuko akmenīti, kas laikam saucās par rūdu, un mums būs jau kaut kādi mazie kilogrami. Šitas darbs ir diezgan, saprot, mazajiem līmeņiem ienesīs. Jo man ir vajadzīga nauda. Un es to arī darīšu. Es viņu tūlīt sapelnīšu. 200 kg. Nu labi. Ja ko, braucam tālāk. Nu, redziet, cik šitam liekas klēnāk brauc. Man bišķi ātrāk. Kāda starpība, kā tu brauc. Galvenais, ka viņi var pabraukt to kalnu augšā un lejā. Tātad šis bija mans otrais uzdevums, laikam. Šajā uzdevumā jānopelna vairāk naudas, un es mēģināšu varbūt pat skinu nopirkt, bet diez vai, ka man sanāks, un tāpēc es vēl nepirkšu skinu. Es nopelnīšu naudas sevīs tikai. Un gaidīšu savu otro līmeni un strādāšu par taksistu. Nu, pašlaik būs garlaicīgas sērijas, jo gluži pašlaik nav ko filmēt, bet būs ko filmēt. To es apsolu. Tā kā tagad es filmēšu tādus mazos mīļos braucienus ar traķīšiem, pelnu savu naudiņu. Tas ir ļoti minimāli, bet, nu, labāk tāds darbs nekā, ka tu brauc ar autobusu un neko nenopelni, vajag vilcienu. Tagad es 500 kg rūdas aizvedis. Braukšu tālāk, cik vien var savest, es tā domāju. Nu, es vēl vedīšu kāds 5 minūtes, un tad jau video arī būs nobeigts. Manuprāt.
es varēšu parādīt jums darba dienu beigas, kādas izstās. Tā ir 800 kg rūda, bet, tas tā. Jūs noteikti daudz gribat vaicāt, kāpēc es izvēlējos jauno profilu jaunu taisīt. Saprotiet, vecajā profilā es biju attīstījies, man reāli pat darīt nebija ko. Tur būtu bijis mazāk video, pašlaik būs vairāk video, jo būs interesantāk, un es sēdēšu dubultajā šajā serverī. Es domāju, es uzskačāšu ātri vienu otro līmeni. Man pašlaik 6 stundas vēl pietrūkst līdz nākamajam līmenim. Tas nav daudz, tas būs čik-pik, kā saka, tas būs ļoti ātri, un kad būs otrais līmenis, tad sāksies akšana ar taksi. Un, protams, tagad jūs gan man varat ziedot naudu, jo nav lielais profils, uz ko. Un, ja jūs ziedosiet uz šito naudu, tad iespējams būs vēl vairāk giveaway, cik vien var būt. Saprotiet, šitas ir tā kā ahūdi. Es nevarēšu tik ātri sapelnīt, lai es varētu taisīt giveaways pašlaik. Man ļoti lēni iespēja, vēl pašam vajadzīgs attīstībai būs nauda. Bet, ja jūs gribat giveaways, jūs varat ziedot, vai arī vēl kaut kādas ahūdas lietas ar to naudas izdarīšu. Zakt, ja es nezakšu. Bet, interesanti video vēl būs klāt vairāk. Jūs noteikti domājat, kāpēc tagad tik maz video filmē. Tas tāpēc, ka tagad ir skolas laiks, pēdējie mēneši, un jāsaro visas sekmes ir. Un tāpēc arī būs mazāk bišķi video nākamā nedēļa. Tas nāks, jā. Man vēl ir ekskursija, es saku eksekūcija, bet, tad 2 dienas es vēl mājā nebūšu, bet uz to jūs varat nestraukties, es būšu video atstājis. Tā kā būs tajās 2 dienās video, varbūt ne tik interesanti video, bet video būs. Tūkstoš 380 kg ir aizvest. Tikai dažas minūtes es uzfilmēšu, kā es pavadu, un te es domāju, ka man jau pietiks nauda. Šis ir liels traktors. Dude. Veci. Как дела, пацан? Так, dude. Ir tik smags var čempions. Griežam augšā nodot. Dabūju vēl naudu klāt. Jau ir 1629 kg. Tas pamazām. Un tad jau. Video es netaisu, pašlaik es kamēr man nebūs ko īsti darīt, sampēlē video būs diezgan īsi, manuprāt. Tā kā video būs garāk pēc tam, kad es būšu naudīgāks čalis, saprotiet, jā. Kāpēc neņemās, jūs redzat? Un paņēmās. Pašlaik video būs īsi, jo kur es visu laiku filmēšu, kā es braucu pa kalnaukšanu, nebūs interesanti reāli. Un tāpēc video būs paīsāk, ja būs ar Clash of Clans video, tie, kas ir Clash of Clans cienītāji. Tie man arī būs pašlaik es Clash of Clans jaunāko klanā. Klans īsti, nezinu, man nepatīk. Bet, es tajā klanā un domā, es teikt uz testiņu vienkārši aizgāju. Iespējams, es nemaz viņā ilgi vairs nepalikšu. Un tāpēc es
meklēšu citu klanu vēlētos, jo es tik lielajā YouTube LV klanā. Bet tas ir tā. Tā ir informācija. Nu, vēl vienu aizvedīšu, tad gan ir 2000 pāri kilogramu. Un tad jau, nu, arī braukšu apakaļ uz Los Santos. Un tad jau jūs redzēsiet. Braucam augšā pār šito kalnu. Tur jābrauc mums ir taisni augšā. Un šīs ir pēdējais akmens, kā jau jūs redzat, un tas ir ļoti nosakošais akmens. Babāts! Man ir 2172 kg un arī rūdu noliktavai 3000 ar kapēkā un kilogramu. Rakstiet komentāros arī, vai jūs gribat mēģināt nesmieties, skatīties ar kādu video. To es arī varu uzfilmēt, bet, nu, rakstiet kādus video, jūs vēl gribat, lai es uzfilmēju kaut vai izaicinājumus. Vai arī, nezinu. Ja jūs esat un serverī droši varat uzrunāt, es atbildēšu. Ja man laika būs. Un 4 kg. 4344 pa 2000 kg dabūju. Ej, tu nosku, tas ir daudz. Tātad, labi, tiksimies apakaļ, ka es būšu LSā, Los Santosā. Tātad es esmu apakaļ Los Santosā, kā jau es teicu. Un kā jūs domājat, ko pēc garas darba dienas parasti normāli cilvēki dara? Varat minēt 3 reizes. Es domāju, neviena reize, no ko jūs minējāt, nav pareizi. Kā jūs domājat, ko normāli cilvēki dara? Iegriežās kādā nakts klubā. Nosvinēt savu algas dienu. Iesim iekšā šī naktsklubā. Ko tā ir tīrākā zākšana, bet nu labi. Nē. Ejam tālāk. Tā, kas te ir pa plauktiem? Reku Jack Daniels. Vīdiņu, nē. Pat to sūlom bāzi, kur ir alus. Nu labi, nu paņemšu šito te. Nu tad vai. 1000 varēja jau notērēt. Tas par mūsu skatītājiem, ne? Ko čoms? Jā, viņam garšo. Izējām ārā pastaigāties. Jā, gribu iziet. Nē, negribu iet apakaļ tajā dārgā klubā. Šis ir izbadējies, izslāps, visas dienas strādājis. Un viņam garšo dzer alu, viņš dzer ritīgi alu. Viņš ir galīgi kā lops. Viņš apsies plik vēderi. Labi, viņam pietiks. Tagad, protams, ko normāli cilvēki dara, ka viņi iedzer alu. Brauc mājā. Tā kā man nav mājas, es aizbraušu nopirkt mobiļniku. Braucam pirkt mobiļniku. Ritīgi iet. Kāds taks man brauks virsū. Tā, tik tālu esam tikuši. Ejam iekšā pie benzīna tankā. Nē. Davai, griezies apkārt. Un šīs apgriežās. Tā. Telefona, grāmata, telefons. Numurs, jauns telefona, numurs, telefona, grāmata. Uzlādēt telefonu, ne? Uzlādēt mobilās telefons, cepuri, ne? Octa, ne? Puķis, ne? Neko vairāk nevajag. Kā jau jūs redzat, jūs visi iegādājies, un man būs off, un es esmu galīgi lopā. Tātad, nu jā. Man ir gari matu, vajadzētu drīz pie friziera aiziet. Jā, kas pa skaistu, ne? No šo man nāksies beigt šo sēriju, tad tiksimies nākamā reize. Davai, līdz nākamajai reizei.